Stāstīt, rādīt, skaidrot. Mēs zinām, kas, kur, kā un kad notiek. Tas viss no jauniešu skatu punkta. Pirmais šāda veida jauniešu raidījums Latvijā – Runā TV. Mārtiņ, atšur! Čau! Beidzot tu atbrauc. Sasveicinies raidījums. Sveiks, Runā TV skatītāji. Kāpēc tu man liki šitā saģērbties? Nu kā, es arī esmu saģērbies. Nu, tu taču atbrauc strādāt pie manis brīvprātīgi, vai ne? Brīvprātīgi strādāt? Ko tas nozīmē? Nu kā, vai tu neesi dzirdējis, ka visā pasaulē cilvēki ceļo, lai strādātu pie kāda brīvprātīga un par to iegūt prieku un gandarījumu? Nu labi, un kāpēc šī veste? Veste? Nu, lai tev pamanītu no tā tāluma. Nu, kas tad būs tālāk tagad? Nu, tālāk būs sižets par brīvprātīgo darbu Latvijā. Lai uzzinātu, ko vairāk par brīvprātīgo darbu un tā iespējām Latvijā, mēs devāmies ciemos pie Inte Teterovska, kurš vada brīvprātīgo programmu. Pateicoties tieši šai programmai, veiksmīgi ir norisinājušies nodibinājumi Rīga 2014 veidotie pasākumi. Mēs esam kā tāds starpnieks starp tiem, kas grib kaut ko darboties kā brīvprātīgi, starp tiem, kuri arī organizē kaut ko. Uz jautājumu, kas ir brīvprātīgo programma un kā tā tiek īstenota, Ints mums atklāja, ka iesaistīšanās šajā projektā ļauj brīvprātīgajiem no visas Latvijas iesaistīties sabiedriskajās aktivitātēs, tādējādi pilnveidojot sevi. Tā ir lieta, ko mēs jau darām 3. gadu. Mums ir vairāk kā 2500 brīvprātīgo pieteikušies gan no Rīgas, gan no tuvākās apkārtnes, gan arī no reģioniem. Ints mums pastāstīja arī to, kādēļ vada šo programmu un kāda ir viņa mērķi. Man gribās vienkārši, lai šī joma pēc iespējas labāk tiek sakārtot Latvijā. Uz jautājumu par to, kas Intam savā darbā nepatīk un pat kaitina, viņš atbildēja, ka gadu laikā gan brīvprātīgo, gan organizātoru attieksme pret sabiedrisko darbu ir uzlabojusies. 2 gadu atpakaļ bija tā, ka viņi izvairījās tomēr ņemt, jo nav uzticēšanās. Bet, ja tu ar darbu pierādi, ka tas tiešām ir tā vērts un ka tev tas interesē kā brīvprātīgo, tad ļoti daudz novērtē un ļoti daudz arī brīvprātīgie ir sev atraduši jau arī pat tādu apmaksātu nodarbošanos. Jautājot par to, kādām īpašībām ir jāpiemīt cilvēkam, lai viņš varētu pieteikties brīvprātīgajā darbā, Ints atbildēja, ka gaidīts ir ik viens, kuram ir vēlme darboties. Derīgi ir absolūti visi, bet varbūt nevienmēr tu viņam pareizu uzdevumu iedod, kas sākumā parasti var notikt, bet tad, kad tu iepazīsti vairāk, tad arī tu vari atbilstoši spējām un interesēm arī piedāvāt to brīvprātīgā darbu, kas ir jāizdara. Tā kā man liekas, tā ir tā svarīgākā lieta, bet pašam brīvprātīgajam ir, protams, nebaidīties un vienkārši darīt. Jā, jo, ja tu neesi mēģinājis, tu jau nekad nevar zināt, vai tev patīk vai nepatīk. Intervijas nobeigumā Ints pastāstīja, ka brīvprātīgie šogad visvairāk tiek aicināti uz ziemošanās festivālu februārī un uz pasaules koru olimpiādu vasarā, un ka pati galvenā vērtība brīvprātīgo programmā ir saturīga brīvā laika pavadīšana. Loreta Kalniņa, Kaspars Mēnerts, Runā TV. Tā, kur ir cirvis? Nē, cimdi cirvis. Nu, kas man tagad būs jādara? Tev tagad būs jāskald malka. Nu, labi, un ko tu pa to laiku darīsi? Es pa to laiku, izdomāšu tavu nākamo uzdevumu. Nu, labi, kamēr viņš man domā nākamo uzdevumu un es skaldu malku, jūs skatāties, ko tautu domā par brīvprātīgo darbu. Brīvprātīgais darbs ir iespēja jauniešiem doties, kā saka, sevi pilnveidot un apgūt jaunas iemaņas. Tas ir, kad cilvēki par velti pieskās darīt kaut ko, kas viņiem liekas derīgs. Un brīvprātīgi kādam palīdzēt, ne tikai Latvijā, bet arī doties ārpusē, tādā veidā iegūstot vēl vairāk pieredzi. Tas veido cilvēku sevišķi jaunu. Es zinu to, ka uzreiz tikt savā speciālitātē vienalga kaut kur, tā uzreiz tevi zaļu neņems, un brīvprātīgais darbs ir, kur dod iespēju visiem. Tas viņiem sniedz kaut ko ierakstīt savā CV. Attīsta sevi tādā veidā, tā viņiem kaut kāda veida darba pieredze, un cilvēks parāda, ko viņš māca. Tikai šis palīdz kādam par velti, tas palīdz arī kādam pluspunktiņiem. Ceļās cilvēka pašapziņa, kad viņš var vairāk nekā cits, un kad šī sirds mīlestība nav visiem. Viņš ir unikāls. Ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir nepieciešama palīdzība. Tas arī dzīvnieki un veci cilvēki. Tas droši vien dod kaut kādu labumu sabiedrībai. Tas, ko mēs redzam Rīga 2014, viņa brīvprātīgo kustību. Brīvprātīgo darbu kā tādu neesmu darījis, jo visu laiku esmu pats sevi nodarbinājis. Jā, es vienu brīdi dzīvnieku patversmē par brīvprātīgo strādāju.
Nē, es neesmu, bet šobrīd man draudzene ir Nīderlandē un tieši ir brīvprātīgajā darbā. Es esmu vidusskolas laikā strādājusi Rīgas skolēnu domē. Cilvēki nebūtu liela daļa tik sociāli, tik atvērti. Pasaule būtu slikta. Darba devējiem palielinātos diezgan ļoti izmaksas par darbiniekiem. Valsts izjustu asu trūkumu, ka nauda nepietiek, vēl kaut kas nepietiek. Vienmēr būs cilvēki, kuri grib dot pasaulē vairāk nekā vienkārši par viņu, ka viņiem to maksā. Tāpēc brīvprātīgais darbs būs vienmēr. Skaidrs ir tas, ka brīvprātīgais darbs sniedz appusēju labumu gan darba devējiem, gan pašiem brīvprātīgajiem. Loreta Kalniņa, Armands Svelpe, Runā TV. Te! Aha, te esi, kā tev iet, tas ir smalks saskaldīt? Jā, es ar piekus ritīgi izrāvēju rekur dārzu. Jau sākās, jā? Klausies, es tev vienīgais tas palīgs šonedēļ tādu? Nu, it kā vēl Zandai gribēju zvanīt, bet viņi ir tik aizņemti, ka viņi nevarēja tikt. Jā. Bet vispār tev vajadzētu mācīties no viņas, kā strādāt brīvprātīgi. Tādēļ skaties nākamo sižetu. Paskatīšos. Ir aizvadīts tikai gada sākums, bet jau lepni dēvējam Rīgu par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Taču, lai visi ieplānotie pasākumi izdotos, tiek aicināti brīvprātīgie, kas ir gatavi palīdzēt dažādu darbu veikšanā. Sarunā ar Latvijas Universitātes studentu Zandu, kur jau vairāk kārt aktīvi veikusi brīvprātīgo darbu, centāmies izprast, kādam jābūt brīvprātīgajam un cik noderīga ir šāda veida pieredze. Nākus no Liepājas. Vecāku un ģimene dzīvo Liepājā, bet sāku studēt Rīgā. Universitātē tad arī dzīvoju jau 3 gadus Rīgā, un tad būtībā tās brīvos neilgos laikus, gan arī vasaras brīvo laiku, mēģināju aizpildīt ar kaut ko interesantu. Zanda stāsta, ka atbildības sajūta strādājot brīvprātīgo darbu nebūtu nav mazāk kā strādājot algotu darbu, jo atbildība gulstas uz katra pleciem. Nevarētu teikt, ka tas ir nenopietni, tas tomēr uzdod tev tādu atbildības sajūtu. Jo tev ir konkrēti pienākumi, un dažkārt tie pienākumi ir tādi, kad kaut arī tu esi brīvprātīgs vai mazāk stāvošs cilvēciņš, tad no tevis vienalga ir atkarīga liela atbildība un liels notikumi. Zanda sevi raksturo kā atraktīvu un ļoti komunikablu cilvēku, taču, lai labāk izprastu, kādas dabas cilvēks viņa ir, devāmies pie viņas studiju biedru, kolēģi un Latvijas Universitātes studentu pašpārvaldes priekšsēdētāju Normunda Buivida. Grūti varbūt nosaukt kaut kādu konkrētu īpašību, bet Zandu var raksturot ar vārdu spridzeklis, tāpēc, ka tieši tā viņa ir ienāca darbā mums nodaļā. Mums šobrīd diezgan aktīvi mainās personāls, viņa ir viena no pēdējām, kas ir atnākusi, bet iejutusies krietni labāk kā visi citi pārējie. Strādā ļoti labi, un viņai ļoti viegli atrast kontaktu gan ar vīriešu, gan sieviešu kārtas pārstāvjiem darbā. Meitene apgalvo, ka tas nav darbs, bet liels piedzīvojums. Jautājot par to, kad viņa atpūšas, ja brīvajā laikā izvēlas voluntēt, Zanda saka, ka tā jau ir atpūta. Nogurums ir tikai fizisks, bet tas ir emocionāls pacēlums dažkārt jau nedēļas garumā, ka tu nevari attiekt no tām emocijām, no tā satraukuma par to, kas ir bijis, kas ir piedzīvots, tas ir tā vērts. Zanda ieteiktu ikvienam kaut reizi izbaudīt brīvprātīgā darba privilēģijas. Noteikti ieteiktu piedalīties, jo tas ir tāds savu veidu, kā teicu, piedzīvojums, kurā var iegūt daudz draugus, daudz jaunas lietas, paskatīties uz ikdienu un tām visiem notiekušiem pasākumiem no citu skatu punktu. Ja mēs, teiksim, tiešām ejam uz koncertu un skatāmies to visu, baudam fantastiski, skaisti, tad ir interesanti redzēt, kāds notiek no otras puses. Brīvprātīgais darbs nekad nepaliek bez atalgojuma. Emocijas, pieredze un komunikācija ir tā vērtība, kas nepieciešama ikvienam. Nebaidīsimies savā dzīvē pieņemt izaicinājumus un palīdzēt līdzcilvēkiem arī ikdienas steigā. Inese Liepiņa, Ieva Gudramoviča, Katrīna Mediņa, Runā TV. Klausies, man apnik tie sīkie darbi. Es gribu kaut ko tādu kārtīgu, foršu un interesantu. Tev ir kaut kas tāds? Kārtīgi interesanti. Droši. Skaties, cik daudz kurmi rakumu. Tačka, šķipele, zemi, tačkā un aiziet. Kamēr Mārtiņš ar brīvprātīgo darbu mēģina sasniegt kaut ko lielu, paskatīsimies, kā Jānim Vītolam tas jau ir izdevies. Jāņa pārliecība ir tāda, ka darbs ir nevis darbs, bet dzīves sastāvdaļa, kurai jābūt patīkamai. Un pateicoties viņa pieredzē strādājot ar cilvēkiem dziesmu un deju svētkos, Jānu uzaicināja strādāt viņa pašreizējā darba vietā – Kaņierī. Darbu es negribu uzskatīt par darbu.
Es gribu, lai darbs ir daļa manas dzīves, daļa no tā, kā es dzīvoju, daļa no tā, kā es domāju. Un tieši, varētu teikt, kosmoss saslēdzās, pagāja 2 nedēļas un man uzaicināja uz pārnām. Vai es vēlos darboties Kaņierī? Protams, ka vēlos. Kaņieris ir iespēja telpa Rīgas jauniešiem un viņu organizācijām, kur iegūt jaunas zināšanas un prasmes. Savstarpējo sadarbību jauniešu vidū sekmē arī jauniešu centra ģenerators Jānis Vītols. Jāņa pirmais brīvprātīgais darbs ir bijis palīdzēt vecmāmiņai ravēt vagas laukos. Katra lieta, kur mēs darām, palīdzot vai atbalstot cilvēku, bieži vien ir brīvprātīgais darbs. Savukārt savas pirmās nopietnās brīvprātīgā darba iemaņas Jānis ir guvis 2008. gada vasarā, strādājot ar Horvātijas U20 basketbola izlasi, kurā nonācis pavisam nejauši. Es aizbraucu uz šo Latvijas basketbola savienību un iegāju, manuprāt, nepareizajā kabinetā. Un tur tieši viņi runāja par to, kuri cilvēki varētu būt tā saucamie menedžeri palīgi, jeb atašēji. Es iegāju telpā un tika piedāvāts Horvātijas U20 izlases darbs pie šīs izlases. Jānis savu pieredzi ir guvis ne tikai Latvijā, bet arī Horvātijā. Lai gan bērni, ar kuriem viņš strādāja, runāja tikai ungāru valodā, kurā Jānis diemžēl nerunā, valodas barjeri netraucēja savstarpējo komunikāciju. Es mēnesi dzīvoju viņu kalnu pilsētiņā Holoko un darbojos ar bērniem. Mēs bijām patiesībā no visas Eiropas jaunieši. Tā bija tāda tā kā darba nometne brīvprātīgā, kurā mēs strādājām un atbalstījām dienas centrus, kuros bija, kā saka, sociāli smagos apstākļos dzīvojuši bērni. Tas, ko brīvprātīgais darbs Jānim devis, ir citāds skats uz pasauli. Turklāt, ja cilvēks no sirds vēlas izdarīt ko labu, nauda nav šķērslis. Reti kad ir nepieciešama nauda vai jebkāda cita šāda veida ieguldījuma. Jo daudz ko var sarunāt, var izveidot ļoti lielisku komandu ar brīvprātīgiem un strādāt un tikt pie reāliem rezultātiem. Pēc intervijas Jānis mūs izveda mazā ekskursijā pa Kaņieru telpām. Interesanti, ka Kaņieru telpas, to iekārtojums un tehniskais aprīkojums, sākot no centra idejas līdz tās ieviešanai, ir īstenots kopā ar jauniešiem. Viņu vajadzības tika ņemtas vērā gan nosakot centra funkcijas, gan vizuālo stilu. Jaunieši ik solī ir paši līdzdarbojušies, apguvuši jaunas prasmes un mācījušies radoši sadarboties. Un arī Jānis uzskata, ka tieši prasme sadarboties ir viena no nozīmīgākajām lietām brīvprātīgajā darbā. Loreta Kalniņa, Kaspars Meinerts, Runā TV. Klausies, Raivi, lai gan es neko neesmu saņēmis par to brīvprātīgo darbu, es jūtos tik lieliski un tāda gandarījuma sajūta. Tā kā tā meitene teica, karmas plusiņi vienkārši man tagad ir bonusā. Tieši tā. Paldies tev par vēsti. Nedaudz pa mazu bija, bet, zin kā, drošība jau pirmajā vietā. Skatītāji, neaizmirst mūs sekot sociālajos tīklos Twitterī, Facebookā, kā arī skatīties mūsu YouTube kanālā. Ja noteikti jums pavarās iespēja piedalīties kādā brīvprātīgajā darbā, tad izmantojiet to, jo tas ir lieliski. Tieši tā. Mārtiņ, īstenībā jau nav tā, ka tu pilnīgi neko nesaņem par to brīvprātīgo darbu. Ejam ēst kotletes. Kotletes! Čau!